Čau, Ritvar. Čau visiem! Čau, Arnold! Prieks tevi redzēt, kāds laiks pagājis. Jū, ļoti forši tiešām tevi redzēt un prieks, ka tu ieradies. Un čau visiem klausītājiem Ietekmes spēka 20. epizodē. Nu jau, jā, man rakstīts 20. Šodien ar mani kopā ir Ritvars Nikolājevs. Ritvars ir topošais 5. gada students, medicīnas students ar mērķi uz neiroķirurģiju. Tieši tā. Paldies, ka iepazīstināji ar skatītājiem. Noteikti Super. uzzināsim nedaudz vairāk. Jā, labprāt, es arī īstenībā dzirdot vispār neiroķirurģija. Laikam tas jautājums sākās ar medicīnu, ka tu sākumā, kā tu vispār izdomāji medicīnu mācīties? Tas bija droši vien tāds brīdis dzīvē, kad jau 12. klasē bija tā, ka vajadzēja kaut ko darīt, vai ne? Tā kā es mācījos komerces klasē, mums bija novirziens uz ekonomiku, komerczinībām, bet sapratu, ka tie cipari man īsti nepiesaista, tā kā rēķināt un augstākā matemātika, es jau zināju, ka mani sagaidīt jebkurā citā virzienā, un tāpēc uzreiz zināju, ka vajag kaut kādas eksaktās zinātnes, un man vecāki ir nedaudz saistīti ar medicīnu, un viņi teica, tad tev vajadzētu izmēģināt par ārstu uzreiz, nevajag par medbrāli vai kādu citu pārstāvu no medicīnas, vajag uzreiz par ārstu, un es uzskatu, tā ir ļoti laba izvēle. Un tad sāk gatavoties tam visam tā palēnām, un tā arī tas viss sākās, pieņēma, un bija ļoti patīkami pārsteigts, paņēma Latvijas universitātē mani. Es Stradiņiem biju atnācis ar uzvalku uz interviju, domāju, ka būs tā īstā vieta, un kaut kā viņiem kaut kas neiepatikās, varbūt mūsu komunikācijā, bet Latvijas universitāte uzreiz atnāca pretī, un tāpēc arī tieši laikam esmu tur. Tu mācījies komerces klasē, tev bija jau bioloģija un ķīmija, vai tu pēc tam kaut kā mācījies atsevišķi, lai eksāmenes kārtotu? Starp citu, es domāju, ka tā ir arī problēma daudziet citās skolās, ko es esmu dzirdējis, kad netiek baigi labi pasniegta tā bioloģija un ķīmija mums, un ir ļoti slikti eksāmena rezultāti, un mums bija tā, kad man vispār paveicās, man bija māsīca, kas ir kaimiņiem man, un viņa par biologu mācījās, un es viņai saku, klausies, vajag pagatavoties tam eksāmenam, un tad bija tāda schēma, kad pirmdienās piedāvāja nākt uz skolu, vienkārši gatavoties tiem eksāmeniem, vienkārši viena pēc otra pildi katru nedēļu, pa vienam gadam, tā līdz kaut kādam 99. tā aizgāja. Un ar māsītes papildus pildīja eksāmenus, un kaut kā radās tā ideja, kā tie eksāmeni ir uzbūvēti, kāda ir tā doma, ko viņi grib panākt no studentiem un skolāniem, un es vairāk izpratu to būtību, kāds eksāmens ir izveidots, nekā reāli sapratu bioloģiju. Klausies, bet tev komerces klasē bija bioloģija, ķīmija? Jo es zinu, ka, piemēram, man 3. ģimnāzijā es mācījos bioloģijas ķīmijas klasē, man bija, un citām klasēm, komerczinību, piemēram, kaut kādiem ekonomikas moduļiem, viņiem nemaz ķīmija, bioloģija nebija, viņiem bija dabas zinības, un ja tev ir dabas zinības, tu nevari likt eksāmenu. Bet, cik es saprotu, tev bija bioloģija, ķīmija, un tu varēji likt eksāmenu. Jā, bija bioloģija, bija ķīmija, mazliet izplūda, atvainojos. Nē, viss kārtībā. Gadās. Jā, skaidrs. Labi, tad tev baigi forši paveicās ar kaimiņiem māsītes, kur tev samācīja visu, un tad tu noliki bioloģiju. Kas, man piemēram nebija, kad es stājos RSU, man nebija jāiet uz interviju nekādu. Kas tā ir pa interviju? Intervija bija tāda aptuveni, kad man nebija visspīdošākie rezultāti nevienā eksāmenā, būšu godīgs. Cik procenti tev bija? Var procents pateikt mierīgi par matemātiku slepojos, man bija 29%, iedomājieties. Jā, okay. Bet tas ir, starp citu, priekš manis tas bija diezgan ok, tāpēc, kad es zinu, ka arī, ja palasa ziņas šobrīd vispār, tur viņi ceļ tos procentus, cilvēki nenoliek, tur traģēdijas bez mazai. Bet priekš manis 29% bija ok, tā kā es teicu, man nepatīk reiķināt baigi kaut kādas Pitagora teorēmas. Vari nosaukt Pitagora teorēmu tagad?
Es atceros, bija tur tā doma, ka ir 3 stūris, vai ne? Jā. Viņš ir 60 grādos visur. Nē, taisnleņa 3 stūris. Taisnleņa 3 stūris. Nu, tāda problēma. Bioloģijas eksāmena procenti? Bioloģijām bija 74, tur man baigi daudz bija tieši tajā 3. daļā, kur ir tās kreatīvisms, kur kaut kāds uzdevums bija un jāizdomā, ko darīt ar to visu. Tur man bija daudz, vairāk nekā 50 pat. Ok. Labi. Un, tad tu aizgāji uz LU mācīties. Un kādas bija, mācoties vidusskolā ir tā jāmācās, universitātē bišķi citādāk. Kādas bija tās pirmās, sajūtas mācoties universitātē, mācoties medicīnu? Man ir laba atbilde uz šo jautājumu. Tātad vispār bija tā, ka mums piedāvāja mentorus. Un, es pats esmu mentoru programmā, bet par to varbūt nestāstīšu tik sīki. Bet doma tāda, viņš bija no 5. kursa. Man jau tad likās jocīgi, kad viņš līdz beigas es tikai sāku un ko viņš man ieteiks. Un viņš man iedeva baigi labo ieteikumu nomainīt ēpastu, jo man bija tāds ēpasts jocīgi vārdu, uzvārdu, kur nevar īsti tā lietot droši vien tādā vidē. Un, es nomainīju ēpastu uz ritvārsnikola@gmail.com un tā arī lietoju viņu. Un tas bija pirmais solis, jo viss notiek caur ēpastu un komunikācija ir caur ēpastu, bet vajag tādu reprezentējumu ēpastu. Ja, man arī bija kaut kāds krauklēns 1-1, un tikai, kad darbs atnāca, un tā līdz 3 gadus atpakaļ, es nomainīju uz arnolds.j.krauklis. Tā ir īstenībā laba lieta, ar ko sākt tādu bišķi pieaugušāku dzīvi. Un pats mācības process, kā tev likās mācīties anatomiju, mācoties molekulārās bioloģijas un viss, kā tas bija? Bija baigi interesanti, jo universitāte ir izveidota aptuveni tā, ka, ja tev ir 30 gadi, piemēram, es aizmirsu visu, ko tu esi darījis vidusskolā, viņiem ir tā programma izstrādāta, kad tu tā padās sāc no nulītes kaut kādā ziņā, un tu vari to visu apgūt ātri diezgan. Es atbildēju tā, ka tur nevajag satraukties, ja nav nekad bijusi saskarsme, universitātē visi iemācīs. Un, jā. Jā. Un, bet mācīties ir grūti, man ne? Tīpaši medicīna. Es teiktu, ka viss ir dzīvē grūti, bet nav neiespējami. Un, ja patīk, tad tās stundas paiet ātri. Un, mums vispār bija tā, kad es sāku mācīties tieši tajā Covid gadā. Mums bija tā, ka mēs atnācām uz universitāti, satikām savus topošos kolēģis, bišķiņi aprunājāmies, un mums bija paveicies to, ka bija pāris anatomijas nodarbības tā kā klātienē. Un tad mēs tos kontaktus ievācām, un viss, un tad sākās Covid. Visi izklīdā. Jā, bet anatomijā uz vietas mums pieņemsim anatomikumus, jūs mācāties, jūs arī ņēmāt, tomēr paspēja paņemt rokās kaulus, orgānus un tādā garā. Jā, noteikti orgāns nē, bet kauli mums ir daudz, jā. Ok, labi, un kas tev bija mīļākais priekšmets, ar ko tu sāki? Es teiktu, tā anatomija man vienmēr patikusi, un tagad, starp citu, mums ir tik tālu tā anatomija aizgājis. Mums pagājuši gadu bija klīniskās anatomijas pulciņš, kuru vadīja man kolēģe, un doma bija tāda, ka mēs apvienojam anatomiju ar praktisko, piemēram, mums ir sākumā anatomijā atkārtojums, un tad, piemēram, mēs runājam par ķirurģiju, vai arī, piemēram, runājam par aknām, un kas ir interesanti, kad tu veic aknu ķirurģiju, tur ir speciālas indikācijas, kā tu atrod to, ko tu gribi izdarīt. Un, mēs tādas lietas tur runājam, tā kā praktiskā klīniskā anatomija, un mums viss ir attīstījies diezgan plaši universitātē. Labs, jo mums gan nav vispār klīniskā anatomija, tikai anatomija iemācies visus orgānus un viss tālāk. Un labi, mācoties tev patīk, cik es jūtu, un kā vispār nonāca pie neiroķirurģijas? Jo tas ir tādi ļoti specifiski, manuprāt. Man liekas, atbilde būtu baigi vienkārši. Meklējam tajā, kad mums bija neiroanatomija. Un mums ir Latvijas universitātē, kas ir, manuprāt, atšķirīgi no RSU, kad mums ir 4 semestri anatomijai. Mums tā kā ir pirmajā gadā ir kauli un muskuļi, un otrajā tā kā semestrī ir orgāni, un tad trešajā ir tā, kad ir
pirmajā semestrī mums ir asinsvadi un nervi, un 4. tā kā tikai galva, kur ir smadzenes, muguras smadzenes un viss, kas ar to saistīts, un es to mācījos, sapratu, baigi patīk, neviens nesaprot, bet es kaut kā saprotu. Un tad arī uzreiz par neiroķirurģiju. Jā, starp citu, un bija tā, kad baigā sakritība, kad bija pazīstams viens ķirurgs, kurš ar to nodarbojas, un viņš tāds atvērts studentiem, starp citu, un visu izstāstīja, un sapratu, jā, šitais tas, ko es gribētu darīt. Tev padevās, tev bija, nezinu, kolokvijas eksāmens, kad iedod galvaskaus un ar adatu jābāž iekšā visos caurumos, jāsaka, kas tie ir. Jā, caurums tā kā identificēt nav grūti, viņi nav tik daudz. Vai tev viss struktūras galvaskausā tā forši padevās, iemācījies? Jā, starp citu, ja būtu iedomājies, man ir galvaskaus mājās, kur var izjaukt 23 daļās. Kā katru kaulu atsevišķi izpētīt, viņš ir 3D printēts tieši. Domāts tam, kad atnāk pacients pie tevis, tā kā var izjaukt bišķiņu viņu un parādīt, kad mēs darīsim aptuveni šādā vietā, šādas lietas. Tas izklausās tik labi, ka tu iedomājies, tev atnāk pacients, tu paņem to galvaskausu, sāc jaukt ārā, mēs šito darīsim ar tevi. Kādas pacientam uzreiz sajūtas? Man liekas, ka es drusku sabītos, ja man vienkārši jauktu ārā galvu un... Bet neiroķirurģija, tad es kaut cik saprotu, viss, kas ar galvu un nerviem saistīts. Jā, bet ne tikai, piemēram, arī mugurkaula ķirurģija, ko mēs tagad dalām, piemēram, vertebrologs, kas ir traumatologs, kurš ir vēl piemācījies 3 gadus. Par skriemeļiem. Par skriemeļiem, jā, par muguru. Viņš tā kā ir tiesīgs labot muguras problēmas, bet neiroķirurgs arī var to pašu darīt. Tā kā jebkuras manipulācijas, kas, piemēram, ir diska trūces, arī neiroķirurgs var taisīt, ja ir kaut kādas deformācijas mugurkaulam, arī neiroķirurgs var darīt. Tā kā bišķiņi arī plašāk, bet ko es varu piebilst, ka viņas iedala, piemēram, ir tādi, kas strādā ar galvu vairāk, tādi, kas strādā ar mugurkaulu vairāk. Un tu gribi vairāk ar galvu strādāt? Grūti spriest, ja godīgi man mugura arī sāk patikt labāk. Jā, gan jau, kad nāks vēl priekšējie gadi, un tad jau izdomās. Ok, un tu man iepriekš teici, ka tu esi bijis kursos. Nesen esi atgriezies no Rumānijas. Jā, tieši tā. Un tie bija ķirurģijas kursi. Jā. Pastāstīji varbūt, kā iet Rumānijā ar medicīnu, un kas tie pa kursiem, un kā tev gājas tur? Paldies par jautājumu. Tātad šeit varētu izpausties skatītājiem, kas skatās un interesē medicīna, ko es vispār sapratu, kad jāstāsta plašāk uz pasauli, mums ir jāstāsta uz iespējām, kas ir Eiropā. Un Rumānijā šobrīd tāda lieta, kad viss ir ļoti attīstīts. Viņiem ir mikroskopu telpas, kur var vienlaicīgi 25 cilvēki atrasties, un visi veikt tādas darbības, apmācošas darbības, viss ir pārdomāts viņiem, un viņi arī veic šo te ķirurģijas apmācību uz laboratorijas žurkām, ko es pirmo reizi darīju, un man likās interesanti, jo neviens cits nekad nav piedāvājis neko tādu, un noteikti rekomendēt aizbraukt, un katram būs kaut kāda savu vīziju, savas secinājums par to, bet es teiktu, ka ļoti labi kursi, un noteikti padomājiet. Mikroskopi tie nav, kas mums, parasti tie mazie mikroskopi. Kas tie pa mikroskopiem, ar ko skatās ar viņiem? Jā, labs jautājums. Tātad visiem maniem draugiem, kam patīk fizika un rēķināšana, jūs varat pastīties internetā dziļāk, bet atšķirība ir tāda, ka tie ir zejas mikroskopi, tie ir leika mikroskopi un tie ir operācijas mikroskopi. Tad, principā, ir mikroskops, tu skaties, un tad tu vari redzēt sīkāk visas struktūras. Jā, tā doma ir tieši tāda, ka atšķirībā no mikroskopiem, ko pielieto laboratorijā, piemēram, patoloģijā, viņiem ir tas redzes lauks daudzreiz mazāks nekā operācijas mikroskopiem. Viņiem ir 25 cm, tātad redzamības lauks, un atšķirība tāda, kad ir palielinājums no 6 līdz 40 reizēm. Praktiski tas pats palielinājums, tikai vienkārši lielāks redzes lauks, un tāpēc var operēt. Okay.
Un tu viņus arī izmantoji, un tu kaut ko operēji, preparēji. Jā, tieši tā. Un kas tas bija? Vispār pirmā pieredze tur bija gan asinsvadi, gan nervi, gan arī vēnes. Jā, tātad vispārīgi, ar ko mēs sākām, bija tāds tā kā teorijas daļa izstāstīja, ko mēs darīsim un kā to jādara pareizi. Un ko es sapratu, viņi tā to slaidus, zini, es jau zinu, ka jāfotografē slaidu, lai var mājās apstīties un tā. Es viņam prasu tagad, iedodiet man tās prezentācijas, viņi saka, nevarēsim iedot, tas ir privāti, tā kā man tie visi slaidi ir, ja kādam interesē, atsūtīšu. Bet doma tāda, kad sākām mēs tādu treniņu uz vistas kājām, ko es starp citu gribētu ieviest Latvijā, man kolēģis teica, kad viņš ir tur mikroskopu redzējis vienā vietā, mēs varētu kopā to padarīt, attīstīt. Bet doma tāda, tu paņem vistas kājiņu, tāpat kā īstenībā cilvēkam tu sapalpē, kuri viņam ir lielais lielkauls, un tad beidz tādu griezienu bišķiņ zemāk zem viņu, un tur smuki redz gan nervu, gan vēnu, gan asinsvadu. Un viņi visi ir tādā tā kā tauku tādā apvalciņā, un viņš ir tā kā vajag disekciju uztaisīt, viņš tā kā jāatloba, un tad tur ir divi veidi, varbūt tā kā blunt, kad ir tā, ka tu paņem vienu pinceti, otru pinceti vienkārši velc pusēm to kārtiņu, vai otrs, ka tu viņu pacēl un tā ir šķērītē. To viņi noteikti iemācīja, un kāpēc mēs sākām ar vistu, jo, kad tu nonāc pie tāda dzīva preparāta, tad tur tavas kustības var vienkārši pārdurt asinsvadu, un tad viss. Tur katra mazākā kustība ir viss. Jā. Un tu paņem vienkārši jēlu vistu, un tu sapalpē kaulu, un tad tu griezi. Tā jūs darījāt, ja? Bišķiņ zemāk nekā kauls, jā, bet treniņu nolūkos ar cimdiem, protams, zin kā ar cimdiem. Wow. Un kā tev pašam sanāca? Diezgan labi sanāca viss. Jā. Ok, tā. Man te pāris jautājumi ir pierakstīti vēl par medicīnu. Kas tev ir tāds most rewarding, kad tu studē medicīnu un tiecies pēc neiroķirurģijas? Es teiktu, kad es sāku, vispār neļāvu operēt neko, tā kā bez mazais skaties no malas. Bet tāda atalgojuma sajūta radās, kad pirmo reizi pielaida arī darboties, tā kā piemēram griezienu vai aizšūt kaut ko vai pieturēt āķus. Īstiem cilvēkiem, operācijās, jā? Jā. Tas ir tu ej voluntēt kaut kur? Jā, man līgums ar slimnīcu, tā kā viss kārtībā. Ok, un kad tu līdzās būs 5. kursā, kad tu sāki voluntēt? Starp citu sāku 3. kursā, un toreiz bija tāda lieta, kad tur tie visi ķirurgi skatījās, ka baigi agri, taču neko nezinu. Bet tagad neviens nesaka, ka baigi agri, tagad tieši laikā. Jo tu esi sakrājis pieredzīt no 3. kursa, un tagad jau ir labi. Un voluntēšana tieši neiroķirurģijā, tu ej un skaties visas operācijas un viss pats. Kad tev bija tas brīdis, kad tev ļāva kaut ko sākt darīt? Pēc cik ilga laika? Noteikti es teiktu, ka bija tāda lieta, kad, protams, viņiem arī ir visādas tehnikas, kā pārbaudīt tavus skills, kā saka. Iedot tādu tā kā ādu, kas ir no silikona. Un vienkārši iedot adatūri ar adatu, šķērēm saka, sašuj viņu, tā kā parāda, ko tu vari. Ja tu viņu labi sašuj, tad tas jau ir indikators, kad tu varētu pielaist. Un tu labi sašu, un tad tev pielaidi? Jā. Ok, viss cieņa. Es vēl pats neesmu uz cilvēka mādu, mēs tikai esam, jā. Ok, te vēl tāds viens jautājums. Pastāst par savu normālo studenta ikdienu pagājušajā semestrī. Kāda, no piecelšanās, tu sāc savu dienu, studijas, mācības, treniņš, un jā, kā tev ikdiena izskatās? Starp citu, bija tāds mums periods pagājušajā semestrī, kad mums bija 2 cikli vienlaicīgi, kas droši vien neviens nav dzirdējis par tādiem, piemēram, mums tur gāja pulmonoloģija ar kardioloģiju kopā. 2 smagi priekšmeti kopā. Jā. Tad par to arī es labprāt pastāstītu. Sāku semestri, un mums iedod tādu grafiku. Un tad burtiski tu celies 6 no rīta,
tev ir savas rīta rituāls, tas ir kafija, iedzert brokastis, paēst, jo, ja diena gara, tad vajag būt tonusā. Un tad mēs braucam uz slimnīcu, un tur arī viss tas notiek, tāda praktiskā apmācība, arī teorētiskā apmācība, un tad tu pabeidz vienā slimnīcā, brauc uz otru slimnīcu, un tur atkal tas pats. Un tad esi vakarā tāds jau nodzinies, pirmkārt braukšana, otrkārt mācības, tad, protams, ir tāda lieta, ka galva ir nogurusi, bet ķermenis nav noguris, tāpēc es rekomendētu sporta zāli, jo sporta zālē tu tā mehāniski strādā ar sevi, un tu iegūsti vienkārši formu sev labāk un tonusā turi sevi, bet tajā pašā laikā atpūties. Un tev sanāca viens kurs, otrs kurs, un pašam ar sportu sanāca? Jā, starp citu, ziniet, teikšu, sports ir un medicīna ir diezgan labas lietas, bet grūti sasaistāms. It kā saka, tev jāsporto, lai tev būtu laba veselība un nebūtu jāiet pie ārsta, bet tajā pašā laikā medicīnas studenti ir tā nostrādājušies, pārguruši, un viņi tā kā atmet ar roku tai sporta zālē, bet es noteikti neatmetu, es turpinu, dažreiz nāk, piemēram, 10 treniņu mēnesī, citā mēnesī 4. Viss pēc situācijas, bet galvenais tā kā neatmest ar roku, jā, tu zini, ka vismaz viens treniņš nedēļā ir nepieciešams. Es pat teiktu, viens treniņš dienā ir nepieciešams. Jo var atrast tās 20 minūtes patrenēties. Es no personīgās pieredzes, es labāk mācos, ja es trenējos. Tā kā, ja man dienā ir treniņš, es nezinu, sagatavoju savu prātu un es varu normāli patrenēties. Ok, un tam man vēl tāds viens jautājums. Kā, varbūt tev kādi tipi vai ieteikumi, kā mācīties? Kas tev palīdz mācīties? Tā kā vai tu klausies lekcijas, konspektē? Man ir viens grupas biedrs, kurš lekcijās krāso visu. Kā tev ir tehnika, kā tu vari visus kaulus, struktūras iemācīties un visu to informāciju? Es teiktu, ar gribas spēku es to iemācos. Bet pateikšu priekšā cilvēkiem vajag darīt tā, ka jāatrod kaut kāda doma, kāpēc tu to vispār gribi darīt. Piemēram, tu gribi iemācīties to kaulu struktūru. Tev jāuzdod sev jautājums, kā es to gribu iemācīties, vai es gribu vienkārši teorētiski no galvas to zināt, kad tev pajautā tā secīgā, un tu ar visu tā atskaitīt, vai arī tu gribi izprast to un saprast, ko tev tas dos. Un tad tu vairāk jautā sev, kāpēc es to gribu saprast, un ar izpratni mācies. Jā, un pirmkārt, kāpēc to gribu saprast, un ko tas man dos, ja es to gribu saprast, ja es to sapratīšu, un piemēram, tu esi traumatologs, un tu tā kā atceries visus kaulus, mazos pauguriņš, rievas, un tad tā kā uzreiz ir interesanti. Viņus atceries, jo, ziniet, tur kaut kas salūzīs, mēs osteosintēzi neveiksim, jo tur ir tas pauguriņš. Viņš nolūst, tur kaut kas cits jādomā. Un tā var motivēt sevi, jo beigās tas jau tāpat ir teorija, un tas jāiegaumē, un tas ir darbs ar sevi. Bet tu gribi būt par neiroķirurgu. Tas nenozīmē, ka tu viss pārējais to pašu kardioloģiju. Kardioloģija priekš kā man vajadzīga. Vai pulmoloģija priekš kā man vajadzīga. Es operēšu muguru un galvu. Tev nav tā, ka pārējais priekšmets to kāpēc ir grūtāk atrast? Labs jautājums, un tas varētu būt daudziem cilvēkiem. Bet ko man teica neiroķirurgs pats? Mans mentors, viņš teica, ka viss ir šī dzīvē svarīgi, visi jāmācās. Un es pēc tāda principa arī vados, kad es pat teiktu, laba metode būtu domāt, ka, ja jums ir cikls, tad jūs domājat, es esmu šitais speciālists visu nedēļu, un arī dos vairāk pacientus un ļaus izprast. Ja tu iejūties kā speciālists, tad tu mācies kā speciālistam vajadzētu, un tad tu arī strādā kā speciālists. Super, man tās ļoti super ieteikums. Un, ja godīgi, man bija tāda doma kaut kad nesen, jo parasti kurs sākās, un tad pasniedzēja jautā, vai kurš no jums grib būt pulmonologs, kardiologs vai vienalga kurš. Un tad tur viens pats, kas reāli grib būt. Tad man arī iezagās tā doma, ja es vienkārši celšu visos priekšmetos roku augšā, es gribu būt neirologs, es gribu būt kardiologs, tad man prasīs vairāk jautājumus, es labāk iemācīšos, es būšu zinošāks.
Bet es to nerealizēju. Man liekas, gribētu parunāt par šo topiku dziļāk. Nē, tas ir pārpratums, ka vajag celt roku, jo tā ir sevis maldināšana. Nu, tu pasniedzējiem pasaki, ka tu gribi būt tas speciālists, un tad tev arī Latvijas sakot drāž vairāk. Nu, Jā, tā ir patiesība. Un tad tu zini vairāk. Tīri sevis dēļ to darīt. Es domāju, tas šāviens kājās. To es vairāk domāju, ka vienkārši ir... priekš sevis sev mājās, kad jūs esat mācīties gatavi, tad jāpasaka, es tagad uzvelku vispār, kas man patīk. Tajās dienās, kad es jūtos nogurs, tā kā, vairāk negribās mācīties, bet tu zini, kad vajag kaut ko padarīt, tad es uzvelku mājās halātu, vienkārši savu to ārstu halātu, un iedomājos, kad es esmu īsts ārsts savā kabinetā, pulmonologs, un tagad es apstīšos kaut kādas tur rare case details. Un uzreiz kaut kā labāk mācās, lielāks tonus. Wow. Īstenībā laba ideja. Un tev parasti tas strādā? Man noteikti tāds uzreiz ķermenī tonus parādās un labāk darbs rītas priekš. Tā ir īstenībā arī tāds veids, kā atcerēt, 6 gadi tomēr jāmācās un bieži vien aizmirstās. Tas mērķis ir tik tālu, ka tev grūti paliek. Ja tu šī atgādini sev, pasaki, tu esi ārsts, tad tas ceļš tāds bišķi mierīgāks ir. Ok, mēs esam runājuši jau kādu pusstundu. Man podkāstā pa vidu ir tāda 50 jautājumu spēle. Es tev uzdošu 50 jautājumus, un tu pirmais, kas ienāk prātā, šauj vaļā. Labi. Yep. Mīļākais gada laiks? Ziema. Kāpēc? Vienkārši tāpēc, ka var aizbraukt paceļot pa Eiropu, tas ir Itālija, tā ir Spānija, tur tāpat ir silti, bet tu nesvīsti tā kā pirtītu būtu, jo es nesen biju un es pateikšu, visur ir tik karsti, jo svīst, tad vienkārši viss ir piebās, pilns, ziemā nav tā. Kam ir vissmirdīgākā smaka? Es gribētu teikt, ka vissmirdīgākā smaka ir strūtām. Tādām daudz strūtām. Jā, es esmu bijis asinsot ķirurģijā. Jā. Ko teica akmens akmenim? Neko neteica, viņa apklusēja. Ko tu nedarīsi vēlreiz? Es visu darītu vēlreiz, tā kā jebko. Mīļākā filma? Bad Boys 2. Ko tu māki gatavot? Teorētiski visu, tas ir jebkuru produktu, es tev pārvērtīšu vakariņās. Tas ir tāds uzsvars uz dāmām, kas klausās, jā? Nē, tas ir arī jebkuram, piemēram, kuram patīk gatavot un arī ir interesantas, jā, piemēram, patīk gatavot pēc recepšu grāmatas un, ja ir piedāvājums uz kodiem kulināriju kursiem vai kaut kas tāds, kāds rīkojas, noteikti atnākšu. Kas ir cietākā substance uz pasaules? Dimants. Ja varētu uzaicināt 3 vietas uz vakariņām, kurus aicinātu? Es uzaicinātu savu brāli, savu mammu un savu tēti. Cik skaisti tāda pilna. Ja tev būtu jāpārvācās uz dzīvi citur, kur tas būtu? Es noteikti brauktu tur, kur labāka ekonomika, piemēram, ja viss būtu nodrošināts, tā kā es brauktu uz Šveici. Šveici ir viena no dārgākajām valstīm. Jā, bet toties algas ir tādas attiecīgas valstī. Valsts statusam. Datorspēle, ko esi spēlējis visvairāk? Es teiktu noteikti GTA San Andreas. Klasika. Ar kuru animācijas filmu varoni gribētu būt draugos? Naruto. Pirmais slavenības krašs. Ja godīgi es neteiktu, ka man ir kaut kāda slavenība kraši, jo es viņus aizmirstu. Bet nebija nekad? Zini, kā pirmo reizi, nezinu, tur Megan Fox redz un tādā garā. Es teiktu, ka nē. Labi. Ir 5 maņas, 6. Tev ir jāzaudē viena. Kura tā būtu? Zaudēt ožu. Okay. Labi. Sapņu profesija, kad bija maziņš. Miljonārs, bet es sapratu, ka tā nav profesija.
Tas ir dzīvesveids. Izcili. Kādu vienu lietu gribētu izmainīt savā ikdienas rutīnā? Noteikti samazināt screen time, tas ir vispārīgi. Ja ir iespēja nelietot telefonu, tad telefons nost. Cik tev ir screen time tagad? 6 stundas. Aktīvs. tas ir daudz, un tas ir daudz, bet man daudz iet mūzika tagad. Jā. Nu, zin kā, tās izmaiņas var veikt, tad, kad tu sāc apzināties, ko tev vajag veikt. Un tas ir labi, ka tu apzinies. Mazākā valsts pasaulē. Bet tas ir labs jautājums. Geogrāfija man arī nepadodas. Es tā kā jaunas valsts uzzinu, kad ziņām aizbrauc. Bet viņa nav valsts. Šitā nav jauna valsts. Viņa īstenībā ir valsts iekšā valstī. Es zinu, Vatikāns. Jep. Kurš auglis garšo visvairāk? Mago. Bezjēdzīgākā lieta kāda ir? Šitais ir labs jautājums, jo kaut kā es vienmēr visam atrodu kaut kādu pielietojumu. Jebkurai detaļai ir kaut kāda doma. Labi. Ko tev patīk dzirdēt? Man patīk dzirdēt labrīt. No vecākiem, no draudzenes? Vispār no cilvēkiem. Kurš priekšmets no universitātes patika visvairāk? Ķirurģija. Kāda tev ir attieksme pret alkoholu? Alkohols ir tabū vispārīgi. Vispār nevajag lietot alkoholu. Starp citu, vakarā tāds smieklīgs piemērs bija. Izgāju no treniņa, man patīk iet uz sporta zāli Origo, jo tas kaut kā mani tonizē, kāds es negribētu nekad būt, kad eju turieni jau. Un kā es izēju ārā, un tur tāds alkoholiķis noteikti ar stāžu, tur tāda pudeli rokās, un es jau redzu, ka viņš krīt. Un viņš vienkārši krīt, un viss tas pa gaisu eja pret bruģi, ja. Un es domāju, šitam jau mājās jāiet, pietiks. Un alkohols slikta lieta, jā, nedzeriet. Īstenībā diezgan līdzīgi var korelēt arī ik pa laikam skrienu džimiņā un skatos pa logu, tur ir iela. Un, ja es redzu kādu alkoholiķi, man ir tāds, es esmu šeit, es negribu būt tur, tāpēc skrienu. Tas kā vēl viens motivators. Ja varētu izdomāt brīvdienu, kāda tā būtu? Gara. Garu mums vajag brīvdienu. Ja tev būtu viena lieta bez limita, kura tā būtu? Enerģijas līmenis. Kurā gadā nogrima Titaniks? 1900 tālajā gadā. 12. tuvu. Labs. Ja paradīze eksistē, ko tu gribētu, lai Dievs tev pasaka, kad tu ierodies? Gribētu, lai viņš pasakies, es labs un gaidīt šeit. Lai nesūtu uz leju, zin kā. Pasaka pirmo vārdu, kas ienāk tagad galvā. Garš. No kā tev ir bail? No visādiem nakts parazītiem, tādiem, kas ložņā, visādiem kukaiņiem, es teiktu, jo viņi ir tādi maziņi un grūti nokontrolējami. Tā kā... Mājās daudz tādi? Bet es esmu redzējis daudzās viesnīcās, starp citu tīpaši ārvalstīs, kur all inclusive resorti, ja, jo tarakāni ložņā tur, jo viņi jau visur ir, tā kā vienkārši. Un tu labāk nebraukt uz tādām viesnīcām? Jā, noteikti nē. Ja tu varētu izdzīvot vēl vienu dienu vēlreiz no savas dzīves, kura tā būtu? Man vajadzētu tad vairākas dienas, vai neviena, tā kā. Nu, ok. Viena diena nav tāda spilgtākā. Jū, tur varētu padomāt pat. Grūti izvēle. Tas īstenībā forši, ka ir daudz tādas dienas, kuras tu gribētu dzīvot vēlreiz. Tas ir forši. Sliktākais padoms, ko kāds tev ir devis? Cits šitais ir noteikti, varbūt kādam ir bijis. Piemēram, padoms būtu tāds, klausies, tu zini, baigi daudz tev būs jāstrādā dzīvē, var tu gribi nomainīt profesiju. Tur daudz labāk maksā, piemēram, IT speciālistiem aizies turieni, jā. Tā kā padoms īsti, bet vai viņš ir labs padoms? Ja tīpaši mūsdienās, kad mākslīgais intelekts aizvietos ļoti daudz IT cilvēkus. Vai tev ir māsas brāļi? Jā, man ir brālis. Tu esi vecākais? Jā, Nice. bet viņš ir lielākais.
Ļoti liels, tā kā. Nu, trenējās, ja? Jā, viņš ir augumā 2,10. Nu, vien, Jā, viņam 15 gadi. viņš trenējās, basketbols vai kur? Viņš trenējas tagad judo, bet iepriekš bija boks un MMA. Labs. Un judo ar tādu augumu diezgan, tas ir labi? Jā, viņš ir reāli, piemēram, mums mājās ir tāda veste, zinu, ko uzliek ap vēdera, kur var iesist tā kā. Nu, jā. Viņš man iesit vienreiz, es tā salokos, ka man pietiek. Interesantākā operācija, uz kuru esi bijis? Es teiktu, ka tā ir nervu transplantācija. Kurš nervs? Tur bija doma, kad ir bērni ar cerebrālo trieku, un viņiem ir spazmas, piemēram, roka ir šitāda. Un ko viņi dara, te ir ulnārais nervs, viņi atrod viņu, un to zaru, kas tieši inervē muskulas flexor karpīlu nāris. Un viņi atpreparē to šķiedru un piesprauž pie radiālā nerva, kas inervē atliecēju muskuļus. Un tā doma ir tāda, ka pēc kāda laika tie stiprie impulsi iet uz šejienu un viņa roka atlokās. Tā kā nav varbūt funkcija atjaunot, bet vizuāli labāk. Nu, un rezultāts tajā operācijā bija labs? Pēc kāda laika, jā, ir tā roka tā kā iztaisnojās un man likās tas iespaidīgi diezgan, jo nebija vispār dzirdējis par neko tādu un rezultāti labi. Un cik ilgā laikā vispār tādu operāciju var veikt? Diezgan ātri, pusstundā var pārstādīt to nervu, un tad jau tikai jāsašu jāda. Es jau domāju, ka 8 stundas, kamēr atpreparē, izgriež visu. Viņam ātri gāja. Tas ir ļoti labs ķirurgs, profesors Dzintars Ozols. Viņam ir ļoti liela pieredze, domāju, tāpēc tik ātri. Labs. Tavs hobijs? Mans hobijs varētu būt vienkārši sports. Tas ir jebkas, kas ietver sportisku aktivitāti. Tas man patīk, to es daru. Ja tev būtu jāklausās viens mūzikas žanrs visu dzīvi, kurš tas būtu? Es ņemtu hip-hop. Okay. Ja tu varētu sev paņemt eksotisku dzīvnieku, kurš tas būtu? Es ņemtu tīģeri. es ņemtu tāds, kāds bija Maikam Taisonam, tādu lielu, bet šitais arī labs. Man jau šādi arī patīk. Ja tu varētu sev, tas jau bija, ja varētu iemācīties valodu, kur to būtu? Es droši vien gribētu iemācīties arābu valodu. Siktargit. Jā. Tas, ko es tev pateicu, tas ir, kā sasveicinās arābu valodā. Man likās, ka viņi samam aleikum. Šitais ir cits veids, kā sasveicināt. Cita arābu valoda jau ir baigi tāda plaša, jo varbūt ir tāds viens kodola, tāds tā kā pamata arābu valoda, bet tad ir Ziemeļāfrikā, kur ir Maroko, Tunisija, Alžīrija, Ēģipte, tur tā kā ir arābi, bet viņiem visi runā citādāk. Tu jau baigi grūti iemācīties to pareizo arābu valodu, kur ir visplašāk. Es domāju, to arī būtu ļoti grūti. Es mēģināju, saprotu, nav vienkārši. Tu esi mēģinājis pat sākt mācīties? Jā, valodas man vispār patīk, jo valoda ir tā kā atslēga uz citu dimensiju. Tas, kurš saprot, es saprotu, jo ja tā aizbrauc pie mums Spāniju, tu runā spāniski, tas tā kā jau citā dimensijā, viņi citādāk attiecas pret tevi, un ja jūs brauksiet, piemēram, uz Kubu, vai uz Kolumbiju, vai uz Latīņu Ameriku, tur ir citādāk tā spāņu valoda, bet tu vismaz vari komunicēt ar viņiem, jo angliski tur neviens nerunā. Kaut kā tā. Kuram pieder visvairāk olimpiskās medaļas? Pasaulē? Jā. Nē, kuram cilvēkam no pasaules? Starp citu, neesmu interesējies par olimpiādu vispār, jo es lasīju, ka tur Parīzē viss slikti. Domāju, ka man olimpiāda neuzrunā, bet... Ir tāds Džeks Maikls Phelps. Un ar ko viņš nodarbojas? Nē, es dzirdēju par Maiklu Phelpsu. Peldēšanu? Bet, protams. Kas tev sevī patīk visvairāk no fiziskās puses? Es teiktu, augums, tā kā nepārāk garš, nepārāk īsi, jo, piemēram, manam brālim grūti, ja mazas mašīnas viņam nedara, kurpes grūti atrast. Kāds viņam ir kājas izmērs? 48.
Interesantākais fakts par tevi. Nekad nesagaidīs no manis kaut ko. Mīļākais bērnības TV raidījums. Simpsoni. Ko draugā vērtē visvairāk? Godīgumu. Nosauc 3 lietas no tavas dzīves bucket lista. Bucket list, tas tā kā lietas tieši. Nu, tā kā, ko tu gribētu izdarīt dzīves laikā? Tāds bucket list. Viņus, nezinu, nolikt no... Es noteikti gribētu apceļot visas pasaules valstis, tās 196, tā kā visur pabūt. Un nevis tā kaut uz vienu dienu, bet tā uz nedēļu iejusties, kā tad tur būtu, un tas būtu viens. Otrs gribētu noteikti ar jahtu izbraukt tādu normālu 100-metrīgu un izmēģināt, kā tas būtu, iedomājieties dzīvot dzīvi, atlidot, piemēram, ar private jetu uz Barcelonu, iekāpt jahtā, aizbraukt Zībiz ar to jahtu. Un man tas neliekas smieklīgi, jo reāli zinu cilvēks, kas tā dzīvo, jo tur viss ir pilns ar viņiem. Kad atlido uz El Prat lidostu Barcelonā, tur tie private jeti ir rindiņā salikti. Un Ibizā jahtas ir rindiņā saliktas nevis 10, bet 100. Tā kā cilvēki ir, kas tā dzīvo, un man vienmēr interesē, kā viņi varētu to dabūt gatavu. Tā kā tas būtu numur tāds čeklistā 2, un 3. būtu starp citu regulu lidmašīnu tieši lidot, tas ir interesanti. 3. būtu jebkas, ko kāds piedāvāt. Lielākais sasniegums pēdējā gada laikā? Es teiktu, tas ir mums klīniskās anatomijas pulciņš, zinātniskais pulciņš, jo mums bija visādas kopsēdes. Viena bija starp citu par neiroķirurģiju, tur man sanāca piesaistīt kolēģi, kurš ir labs topošais neiroķirurgs, un viņš tur mums pastāstīja par praktisko neiroķirurģiju, un tagad mums ir sadarbība, un nāks vēl, viņam patīk strādāt studentiem, tā kā virzība mums notiek. Mācība, ko esi iemācījies no pēdējām attiecībām? Es teiktu, tāda būtu vienkārši mācība. Ja tu jūti, kad ir par daudz, tad labāk vienkārši pazust uz 2 dienām, un tad viss ir kārtībā. Tad ir par maz. Saprot? Super. Vai tici dvēseles radiniekiem? Es domāju, ka jā, jo ir cilvēki, kurus tu satiec, un uzreiz tāda forša komunikācija, tā kā tu viņu jau būtu pazinis kaut kur. Bet es domāju, ka tas nav noteikti ar to saistīts. Tur citi mehānismi. Var jau būt īstenībā, ka ir ar tādiem dažiem cilvēkiem kaut kāds. Ko dara dienā, kad nekas nav jādara? Jādomā, ko darīt. Un ko tu izdomāt, ko darīt? Es domāju, piemēram, valoda, piemēram, es mācos katru dienu 30 minūtes, visdrīzāk sākt ar to. Un, kad tu pamācies to valodu, tu kaut kā ieiet tādā transā, tu dītečojies no realitātes, un tad tu vari izdomāt. Tev nebūtu tā, ka tu, nezinu, kaut kur braukt paēst vai atpūsties, pastaigāties brīvā dienā? Es noteikti gribētu aizbraukt paēst un pastaigāties. Badā jau nemirt, bet, zin kā. Kuru alkoholu taisa no kadiķa ogām? Es domāju, ka no kadiķa ogām tā kā brūvējumu taisa. No tām kadiķa ogām taisa alkoholu specifisku. Es alkoholu nelietoju, es nezinu. Džins. Kas ir vērtīgākā pieredze, ko daba tev ir devusi? Pati māte daba. Tas ir pieredze tāda, kad pat interesanti pieredze, piemēram, arī Rumānijā tā bija un Spānijā arī visu vienā mēnesī, un tāpēc to varu piefiksēt, ka tajās valstīs ir it kā, forši baigā saule pa dienu, bet kā saule pazūd pa nakti, baigā augsts paliek. Pilnīgi tā, ka džemperi gribās uzvilkt, un tu tāds brauc uz tām valstīm, domā, priekš kā man džemperi ārā, taču visu laiku silti, un saprat, kad vajag. Tad ģērbies silti. Jā, pat ja liekas, ka visu dienu spīd saule, pa nakti vienmēr būs tāds vēsāks. Kādu padomu dotu cilvēkam, kas uzsāk mācīties medicīnu? Man liekas, tāds
vienkārši jautājums. Viņam ieteikt paņemt mani kā mentoru, un tad jau mēs sarunātu. Labākais veids, kā noņemt stresu. Starp citu, arī interesanti. Šitien es gribētu pastāstīt, varbūt plašāk. Droši. Bija viens man mentors, kurš man apmācīja tajos mikroķirurģijas kursos, un mēs tā jau 5. dienu operējam. Un viņš man stāsta, zini, es te atnāku citreiz, man baigi nomierina tās anastomos taisīt tāds. Tāpēc, ka tur viss ir tik sīki un tur jākoncentrējas. Un viņam saka, zini, es gan tā visu dzīvi pārdomāju ar tevīm zem šitā mikroskopa. Un es viņam saku, bet MMA gan ir tāda lieta, kur es atnāku. Un te esi noskomis vai pārāk priecīgs, ja kāds tavs garstāvoklis. Un tad tā kā dabūm pa seju, un tad pēkšņi aizmirsti visu un sāc domāt, koncentrēties. Un tad pēc tā treniņa, tādā miera sajūtā, viss ir aizmirst, visas problēmas pazudušas. Tieši tas saspringums, lai tu nedabūtu to sitienu, viņš ir tas, kurš atslābina tevi. Kad noņem domas par visām dzīves problēmām un tev principā liek koncentrēties. Nice. Kurai slavenībai gribētu dzīvot kaimiņos? Es gribētu dzīvot kaimiņos Pionierim. Kas ir Pionieris? Tāds īstenībā, kāpēc viņš tā ir repa izpildītājs, kreisā krasta grupas dibinātājs un visi, kuri ciena īsti latviešu hip-hop mūzikas, droši vien zina, kas Pionieris. Bet Pionieris kāpēc? Jo viņam baigais veiksmes stāsts ir, viņš pacēlās uz kriptovalūtas. Nu jā. Labākā grāmata, ko esi lasījis? Šitais labs jautājums. Noteikti teiktu Vērienīgi domu spēks. Kas tāds ir? Tas ir grāmata, kas ir aprakstīta, kā tev būtu jādara, kas jādara ar savām domām. Un galvenā atziņa no tās Vērienīgs domāšanas spēks no tās grāmatas, piemēram, atziņa ir tāda, ka jādomā ir plašāk un ar vērienu. Vai tev kādreiz ir bijusi dzīvi mainoša pieredze? Vai ķipa close death experience vai kaut kas tāds? Jā, manuprāt, katru gadu ir. Var arī dalīties ar kādu... Jā, starp citu, kur bija šāda situācija. Mēs tur braucām uz Spāniju pirms 2 gadiem un bijām Valencijā pilsētā, un tur baigi karsti bija un saulē visa diena. Bet tā jau viss kārtībā, vai ne? Aizbraucām uz lidostu, jo brauksim uz Zībijas. Un tajā lidostā pēkšņi sāk kratīt visa ķermeni, tā kā, un visi tur svīstam, un baigi augstu uzvilkšu, tur ir jaku no sērijas. Un man liekas, ka es dabūju saules dūrienu, un mums tur tie čomam saka, klau, vajag braukt slimnīcu, vairs nevar izturēt. Reiz nevar ūdeni noturēt, viņš tā neizturēs. Un mums tas reizes aizsēdējās uz 2 stundām, un mēs tur tā kā kaut kā lēnā garā bišķiņa atlaida. Un tad 2 dienas vēl bija tā jocīgi, bet tad tajā brīdī vēl likās, kad vēl sirds kratās, zini, tā ventrikulārā tahikardija, bet droši vien jau nebija, bet tāda norauja kāds ir, tad ir slikti. Valencijā bijāt uz pludmali aizgājuši? Jā, bet es tajā pludmalē vienkārši pārcepos. Kā tev patīk pludmali tur? Ļoti labi vispār. Spānijas pludmales, es teiktu, nekas īpašs. Tieši Valencijas pludmali. Valencijas pludmale, tur ir apmēram tā, ka tu atbrauc, tur ir balts smilti, zils ūdens. Bet tādas palmas, protams, viss ir sastādītas lielas un diezgan plašs pludmales, teikt. Es tur kaut kad arī nesen biju un pirmo reizi redzu pludmali, kur ir vienkārši kaut kā, 500 metru smiltīm un tad ir ūdens. Pēdējais jautājums ir, vai tici mīlestībai no pirmā acu skatiena? Starp citu, grūti pateikt. Bet es domāju, ka jā, var tā būt, ka tev vienkārši jums tāda ķīmija ir, ka tur nemaz katalizātori nevajag, tur reakcija uzreiz notiek. Izcils skaidrojums. Ok, tie bija 50 jautājumi. Pirms podkāstā tu teici, ka tu vēlies pastāstīt par, es te parādīju bildes savas sienas, kur rakstīts ir some people want it to happen, some people wish it to happen, others make it happen.
Un tu gribētu pastāstīt par Make It Happen. Jā, svarīgākā daļa, vai ne? Un tad tur ir pa lielam, ko es esmu sapratis. Tur ir tāda vienkārša recepte laimes, kad pirmkārt ir jāizdomā, ko tu gribi darīt. Piemēram, tas ir mērķis. Piemēram, kad ir mērķis, tad ir jāizdomā plāns, kā realizēt to mērķi. Un viss sāks dzīvē notikt tev pie mērķis. Es gribu savu jaunu pulksteni, kas jādara, lai dabūtu pulksteni? Vajag nopelnīt naudu. Izdomā plānu, kā nopelnīt naudu. Nopelni naudu, nopērts pulksteni easy, vai ne? Un tev viņš nav tikai tāpēc, ka vienkārši tik ļoti negribi, ka tu būtu gatavs tur virsstundas paņemt vai mazāk tērēt tur lietām, kuras tev nemaz nevajag. Tā kā pirmkārt tā ir disciplīna, mērķis un plāns. Un vēl ir svarīga lieta šajā visā procesā ir pati darbība, kad tu īsteno savu plānu, lai nokļūtu tas mērķis. Un disciplīna, lai tās darbības atkārtotos. Tas tāds labs kombo sanāca, simbiozi, un cerams, ka kādam arī noderēs. Tu savā iepriekš arī teici par miljonāriem, ka gribētu miljonāru jahtas un to, un par miljonāru ieradumiem, kad es neatceros, kā tu pateici par to, ka cilvēks kļūst par miljonāru. Lai nebūtu tāda putra, es mēģināšu izstāstīt. Ir tāda grāmata, starp citu, baigi labā grāmata, visiem rekomendēju, Miljonāru prāts saucās. Noteikti izlasiet viņu un mainīsies uzskats par visu. Un? Piemēram, man tāds baigi labā lieta, kas man piesaistīja, ir tāda, ka vieglāk ir iekonomēt nekā nopelnīt. Tas ir aptuveni šādi, jā. Piemēram, ir iespēja nopirkt internetā biļeti vai nopirkt uz vietas, piemēram, es biju sporta zālē, tur Rumānijā, un man ir iespēja vai nopirkt pa 50 viņu vienību naudiņām uz vietas, vai es, piemēram, nolādēju aplikāciju un piereģistrējos un nopērku tur pa 35 naudiņām. Un praktiski man tas neko nemaksāja, tur 3 minūtes. Man visu dienu tāpat brīvi, bet iekonomēju 15 naudiņas. Uz tā, un daudz tādu sīkumu sakrājas. Vai arī, piemēram, tu paņem uz veikalu savu maisiņu, tev jau ir savs saraksts, ko tu pirksi, jo veikals jau īstenībā ir izdomāts tā, ka, lai tu vairāk atstāji viņā, pēc jāiet uz veikalu gatavam. Šitā īstenībā super, ka tu pasaki par tām mazām lietiņām, mazajām naudiņām, kas beigās akumulējās. Es lasīju tādu stāstu par vienu sievieti, kura diezgan nabadzīga bija. Viņa mazgāja drēbes, lai nopelnītu naudu. Un katru reizi, kad viņa kaut ko nopelnīja, viņa 25 penijus atstāja bankā. Pēc gadiem viņa tūlītās jau ies pie dieviem, un tad viņa aiziet uz to banku, un viņai saka, tu zini vispār, cik tu esi sakrājis? Nē, nezinu. Summa bija $250,000. Un viņi tās, ko tu darīsi ar to naudu? Viņi nevar iedomāties, kas tā ir par naudu. Viņi iedeva 5 penijas, viņi pateica, šito peniju es iedošu ģimenei, šito es iedošu, universitātei, un to es ziedošu. Un beigās viņi ziedoja, uztaisīja programmu universitātē, viņu pasauca ASV prezidents, un viņi sagaidīja to brīdi, kad viņas stipendijas programma kāds iziet, absolvē, un tad viņi aizgāja. Tā kā mazas ikdienas tādas palielam sīkumi var lielā termiņā būt kaut kas liels. Es teiktu, vēl viens praktisks piemērs. Gribu paēst restorānā vai ne, un aiziet vienkārši biznesa pusdienām, un tu samaksā 3 reizes mazāk, bet garš jau nemainās. Un jādomā par šitādām visādām lietām, un, protams, nevajag sēkt prātā, kad, jo īstenībā dažreiz tā, kad mēģina apmānīt mūs, piemēram, Neste, tur uzmet akciju, šodien visiem tur 20 centi par litru atlaidi, visi saskrien, un it kā tev ir lētāk, bet baigā rinda, un tu nostāvi rindā, pazaudē laiku, selpojies gāzi, un beigās neko neuzvāras tās gaidīšanas, un no tādām lietām atkal jāmēģina izvairīties. Baigi visu laiku jādomā, kā ir un kā vajag. Tu minēji, ka tu daudz ceļo, Ibiza, Spānija, Itālija, Ungārija, un kā to visu var sabalansēt ar medicīnas studijām, ar sportu? Starp citu, tāds
fakts bija pēdējā mēnesī 5 dažādās valstīs. Un vēl man ir puslodes darbs, un vēl vajag uz sporta zāli aiziet, vai ne? Un tu sāc vienkārši eksperimentēt ar tām lietām, kaut kā pirmkārt mēģini saplānot visu, lai viss būtu ideāli izplānots. Es domāju tā, ka tev vajag padomāt, kā tava iepriekšējā darbība ietekmēs tavu nākamo darbību. Piemēram, tu aizbrauc atpūsties, bet tev nākamajā dienā uz darbu, kad atbrauc, un tad tu būsi jau noguris, darbs vēl vairāk nogurinās, un tad tu uz zāli neaizies. Bet ja tu tā izplāno visu, kad es atbraukšu, aiziešu uz zāli, man diena starpā brīva, tad vēl uz darbu, tad atkal uz zāli, un tad tu nezaudē to ražīgumu. Un tu plāno, tā kā, nezinu, kalendārā raksti vai... Nē, es visu galvā plānoju. Wow. Man tie, starp citu, arī interesants fakts, kur man mājās tie plānotāji ir vesela kaudze no visām universitātēm, visiem pasākumiem. Tur jau viņas dod, mēs viņas tikai krājam. Un neizmanto? Nē, man vesels mais ir, jā, kādam vajag iedošu. Labi, es tev gribu uzdot vēl 5 jautājumus. Pirmais jautājums būs, kas vai kurš ir atstājis uz tevi pozitīvu ietekmi? Pozitīvu ietekmi, bet šo jautājumu bija padomā. Es gribu noteikti dot paldies Edvardam, kolēģim mūsu kopējiem. Viņš ir nice džeks, iedvesmo mani. Pirmkārt ar savām darbībām, ka viņš ir pirmais, kurš no maniem pazīstamiem bija aizbraucis tādu starp ārvalstu tādu konferenci. Uz tādu vietu viņš aizbrauca un viņam tur labi gāja, dabūja viņš atzinību, viss nav jāraksta diplomu darbs, man uzreiz iespaido, wow, šitais ir labs. Viņš man arī bija aizvedis uz to RSU tehnoloģiju māju, kur tās visas manipulācijas veids. Arī uzreiz tāds, wow, tāds. Un viņš tāds daudz praktiskas lietas man devis, tā kā noteikti iedvesmo mani cilvēki, kur ir godīgi un grib tevi atbalstīt. Tādu. Tavuprāt, kas ir lielākā kļūda, ko esi pieļāvis, kurai visgrūtāk bija piedot pašam sev? Es to domāju, vai var īstenībā pastāstīt, kāpēc alkohols starp citu slikts. Vat, es atzeries, vai nē, ej ar cilvēkiem, un viņi jau, tu tāds viegliprātīgs, viņi tādi viegliprātīgi, un tā kaut ko pasaki ne tā, un bija tā arī pateikts kaut ko ne tā, un tad mēs kaut kā diskutējam, un es saku, labi, es gribu redzēt, cik tālu pats aizies, jā. Viņi arī iet prom, un aiziet arī. Un tu jau pēc tam tik saproti, ka laikam tā nevarēja teikt. Un es domāju, nākamreiz vienam tā neteikt, kad tā brīvi, davai tad ej, vai ko. Tā bija dāma, kurai tu pateici. Jā. Zin kā, bet es toši biju domājis stāstīt vai nestāstīt, bet pa lielam visiem priekš pieredzi. Labāk iedzert ar čomu, jo dāmas ir traks. Labāk vai vispār nedzert, ne? Jā, labāk vispār nedzert, mēs te nereklamēsim alkoholu kā krivenčī. Pareizi. Kas vai kurš ir ietekmējis tevi negatīvi? Negatīvi man ir ietekmējusi, es teiktu, Latvijas medicīnu. Kā tieši? Es biju starp citu rekur Dānijā, Rīgas hospitālet, un tas ir tā kā medicīnas griezti, jā, kā būtu jābūt. Un tur ir viss tik labi, gaisa ventilācija strādā, ēdiens tāds patīkams, kuru pats ēst gribētu. Latvijas slimnīcās galīgi tā nav. Tur ir katastrofāli apstākļi, un man bišķiņ īstenībā negatīvi ietekmē tas, kad tu sāk strādāt, jā, es atnācu uz slimnīcu, sapratu, wow, šitādas lietas negaidīju. Bet, ja godīgi nav nemaz tik traki, labi, es strādāju šajā stradiņos un ēdu uzņemšanā, tās zilās kastes, ko viņas ēdu, nebija nemaz tik traki. Tas bija 2020. gads, tas pirmais. Ja tu pēkšņi pazustu un aiz sevis varētu atstāt 3 galvenās atziņas vai vērtības citiem cilvēkiem, pēc kurām viņiem dzīvot, kuras tās būtu? Tā. Pirmā vērtība noteikti būtu tāda akmens pārliecība. Tas ir tā, ka neviens tev nevar teikt, kā tev jājūtas par šito. Tev jādomā tā, ka es gribu šito, es par to jūtos tā, un man pa lielu neinteresē, ko tu par to domā. Jo
vienmēr būs kāds, kurš gribēs, lai izmainās tava domāšana, un jo viņš pats grib tavā vietā. Bet viņš nekad to neteiks. Tā ir tāda atziņa viena. Otra atziņa būtu vienmēr jābūt godīgam pret sevi. Tas, ja tu zini, ka tu nofeiloji, tad tev jābūt godīgam, jāpasaka, jā, es nofeiloju, bet es izdarīšu visu, lai otrais nenofeilot. Nevis sevi maldināt, ka, nē, īstenībā viņš man nokratīja galvu, tāpēc es tur nofeiloju. Kad tu uzņemies atbildību arī par kļūdām, ne tikai par sasniegumiem. Un trešā atziņa būtu vienkārši turpini, lai kas arī notiktu, jo pa lielam, ja tu pazūdi, visiem tāpat būs vienalga, bet ja tu turpini vai atstāji kādam kaut ko, galvenais īstenībā ir tāda atziņa, tev kaut kas dzīvē ir jāizveido, lai tā, kad tu aizēji, tas turpina eksistēt, un cilvēki atcerās tevi. Super. Man īstenībā ļoti, ļoti patīk par atbildības uzņemšanos, kad tu nofēlo, tad tev jāatzīst tā kļūda. Jo es arī biju nofēlojot ar mikrobioloģijas eksāmenu, un nevis es biju vainīgs tajā brīdī, bet tas pasniedzējs, kurš man ielika to trīnieku, viņš bija vainīgs. Kaut kā gadi iet, pēc tam pagaid, es taču nezināju to, es biju vainīgs, es nebiju pietiekami daudz mācījies, lai es noliktu. Tā ir īstenībā arī ļoti super īpašība, ko iemācīties. Ok, kur tev var atrast sociālos mēdījos? Es domāju, ka varat man pieskot Instagramā noteikti. Vai not, jo starp citu man arī draugi influenceri ir, un man mērķis būtu sakrāt pat vairākus tūkstošu sekotāju, lai es varētu taisīt motivēties, taisīt kaut kāds jau mazos video vai ne kaut ko editot. Tāds kā man jā. Jā, tas būtu nākamais solis man, un lai man būtu motivācija, man vajag sekotājs, un tagad darbība, vai ne, kā es varu dabūt vairāk sekotājs, sēžot mājās nekādīgi. Man liekas, ka tur tā otrādā, ka tev jāsāk ar tiem motivējošiem video, un tad tev sekotāji būs, tev būs sekotāji, un tad tu taisīs. Es domāju, ka rekur ir cilvēki, kas Instagramā liek tur frying eggs, un viņiem visi seko, tā kā. Tad ir vienkārši jāsāk kaut kas likt, un tad jau būs sekotāji. Ok, vai tev ir vēl kāds novēlējums skatītājiem, klausītājiem? Jā, noteikti skatieties šo podcastu mājās, izbaudiet, pamēģiniet iedziļināties detaļās. Un noteikti, ja jums piedāvā Arnolds nākt uz 21. sēriju, neatsakat, jums ir jānāk. Labi, paldies visiem klausītājiem. Paldies. Paldies tev, Ritvar. Nice. Čau.